Raidījumu piedāvā LZ Cargo, atbalsta Air Baltica un Estravel Latvija. Esiet sveicināti raidījumā no 57. paralēles. Šoreiz mēs un ar mūsu starpniecību arī jūs, mēs visi kopā dosimies uz vietu, kuru pagaidām vēl nevarētu nodēvēt par vienu no populārākajiem turistu galamērķiem. Taču doties uz turieni iemeslu nav mazums. Pirmkārt, tā ir viena no mūsu kaimiņu valstīm. Otrkārt, nokļūšana uz turieni ir ātra un ērta. Un pats galvenais, tur ir daudz lietu, kuras ir vērts apskatīt. Nu ko, dosimies visi kopā? Jā? Nu tā, vilciens ir pienācis. Un tieši pēc 12 stundām mēs būsim nonākuši Baltkrievijas galvaspilsētā Minskā. Kamēr mērojam ceļu uz Baltkrieviju, daži fakti par šo valsti. Baltkrievija robežojas ar Poliju, Lietuvu, Latviju, Krieviju un Ukrainu. Baltkrievijas galvaspilsēta ir Minska. Nosaukums Baltkrievija radies tieši tulkošanas rezultātā no nosaukuma Baltā Krievzeme un pirmoreiz parādījās vācu un latīņu viduslaiku rakstītajos avotos. Lielāko daļu mūsdienu Baltkrievijas teritoriju sākotnēji apdzīvoja dažādas baltu ciltis, kas kopš 6. gadsimta sajaucās ar slāvu valodās runājošajiem ienācējiem. Baltkrievijā ir aptuveni 9,5 miljonu iedzīvotāju. Labrīt! Labrīt! Ir 6:30 no rīta un pēc 12 stundu gara ceļa mēs būsim nonākuši Minskā. Un, godīgi sakot, sajūtas šodien vilcienā stipri atšķiras no bērnībā piedzīvotā. Jā, šo 12 stundu laikā jūs varat vienkārši atpūsties, jūs varat noskatīties kādu labu filmu, vai arī veltīt laiku tam, lai izlasītu daudz noderīgas informācijas par to, kas tad noteikti apskatāms Minskā. Brauciens ar vilcienu uz Minsku ir patiesībā pamatīgs atpūtas brauciens un tāpat laikā arī piedzīvojums. Neliela pieturvieta ir Daugavpils. Ir jāatcerās, ka Daugavpilī daļa sastāv dodas uz Pēterburgu, bet daļa turpina ceļu uz Minsku. Tas nozīmē, ka nebūtu vēlams šai brīdī atrasties restorānu vagonā, jo tas jūs aizvedīs taisnā ceļā uz Pēterburgu. Vēl kāds interesants fakts. Nemaz tik bieži neizdodas vērot, kā vilciena sastāvs nomaina lokomotīvi. Un tieši to jūs varat redzēt nelielajā pieturvietā Daugavpilī. Pats pirmais iespējas nokļūstot Minskā ir tāds, ka šeit viss notiek ar pamatīgu vērienu, jo jūs sagaida milzīga, moderna 2000. gadā celta dzelzceļa stacija. Jā, un vēl, nonākot Minskā, pavisam viegli ir kļūt par miljonāru. Vai jūs esat kādreiz turējuši rokās, piemēram, 100 000 banknoti? Samainot aptuveni 20 eiro, jūsu rokās nonāks 350 000 Baltkrievu rubļu. Mums aiz muguras atrodas viena no Minskas vizītkartēm, tā sauktie Minskas vārti. Un tieši šeit aplūkojams Minskai tik raksturīgās 50. gados celtās celtnes. Vārtu kreisajā pusē redzams pulkstenis, kas arī ir Minskas vizītkarte. Tas ievests no Vācijas kā kara trofeja.
Šie 11 stāvus augstie dzīvokļu nami būvēti pagājušā gadsimta 50. gados. Tie ir arī staļinisma arhitektūras paraugi, saukti arī par staļinisko gotiku. Minskā mūs sagaida mūsu pavadonis un gids Dmitrijs. Ja kādreiz iznāk ceļot uz Baltkrieviju, tad viņa enciklopēdiskās zināšanas par Baltkrievijas vēsturi un dažādiem notikumiem jau vien būs piedzīvojums. Dokumentos Minska pirmo reizi minēta 1067. gadā, un mūsdienās to uzskata par pilsētas dibināšanas gadu. Tieši Minskā notika kaujas starp senkrievu князiem. Мы с вами находимся сейчас в Михайловском сквере, который буквально в 2 шагах от Минского центрального железнодорожного вокзала. И эта точка стала, по сути, первой, где начали разбавлять городское пространство новыми скульптурами, которые рассказывали не столько о истории города, сколько просто привносили какие-то новые элементы жизни, оживляли парк рядом с вокзалом. В частности, здесь рядышком у нас находится девочка с зонтиком, символ беззащитности детства. Также здесь можно увидеть незнакомку на скамейке, прикуривающего. И отсюда по всему городу начали появляться такие интересные скульптуры, дополняющие образ Минска. В частности, бричка губернатора, бабушка, торгующая семечками рядом с Комаровским рынком, одинокая лошадь и целый ряд других. И примерно когда это началось? Это конец 90-х. Конец 90-х. И эти самые первые, да? Да, одни из первых. Одни из первых. Jebkurā diennakts laikā sagaidīs arī svešiniece. Labdien! Доброе утро! Tepat Mihailovskas skvēra malā jūs varat satikt kungu, kurš lūdz jūs piesmēķēt. Mākslinieks šajā skulptūrā atveidojis savu draugu, kurš neilgi pēc skulptūras tapšanas gāja bojā autokatastrofā, apliecinot seno teicienu, ka pieminekļus nevajag celt dzīvajiem. Es gribu sajust brīvību, bet jūtos sagūst. Minskas centrā ielu nosaukumu nav mainīti kopš padomju gadiem. Jā, mums aiz muguras atrodas Kārļa Marksa iela, uz kuras atrodas gan Nacionālais vēstures muzejs, gan arī Nacionālās mākslas muzejs. Es domāju, ka kādu labu ideju mēs varētu aizņemties no Baltkrieviem, jo šī iela brīvdienās kļūst par gājēju ielu, un uz tās notiek dažādi pasākumi. Minskā pamanījām uzstādītus LED luksaforus. Tie perfekti darbojas un pilda savas funkcijas pat ļoti nelabvēlīgos laikapstākļos. Un salīdzinot ar lampu luksaforiem, tie ir daudz ekonomiskāki un ilgmūžīgāki. Šobrīd mēs atrodamies Neatkarības laukumā, kurš ir vislielākais Minskā. Zem mums atrodas milzīgs tirdzniecības centrs, kurš izvietojies veselos 4 stāvos. Bet no mums pa kreisi atrodas pirmie īres nami Minskā. Nedomājiet, ka vienmēr Minska ir tik tukša un klusa. Jā, šādu skatu varam vērot tādēļ, ka ir ļoti, ļoti agrs svētdienas rīts. Minskā dzīvo apmēram 2 miljoni iedzīvotāju. Tā kā mēs galvaspilsētā pabijām tikai agros rītos un pievakarēs, kad cilvēku ielās ir maz, likās, ka tā ir leģenda. Izrādās, šis piemineklis ir veltīts pilsētas visu laiku arhitektiem, jeb radītājiem. Tas šeit tika uzstādīts 2007. gadā, Baltkrievijas neatkarības svētku laikā, un tika veltīts pilsētas 940. gada dienai. Mans ķermenis ir cietums, kur esmu ieslodzīts. Man aiz muguras ar tornīšiem redzamā ēka ir viena no pirmajām Minskā. Tā celta 1830. 31. gadā, kā cietums, kurā tika ieslodzīti aristokrāti. Vēlākos gados tika lemts, ka cietums ir jāslēdz, taču nebija neviena redzama iemesla. Tad, pavisam nesen, kad tika pārbūvēts Minskas ūdensvads, viens no torņiem sagruva. Pēc tam gan nolēma cietumu likvidēt, bet tā vietā iespējams izveidot viesnīcu. Gadījumā, ja kāds vēlētos atgriezties, lai varētu tur atpūsties un atcerēties laimīgās dienas, kas pavadītas cietumā. Sākotnēji šī ēka celta kā sinagoga. Par to liecina sienas fasādes šajā pusē. Bet tagad šajā namā
Mājvietu ir atradis Nacionālais akadēmiskais drāmas teātris, kurš nosaukts Gorkija vārdā. Šeit izrādes katru vakaru notiek gan krievu, gan baltkrievu valodā. Mans ķermenis ir cietums. Pat labāk mēs atrodamies uz Neatkarības prospekta. Šķiet, ka šeit uz katra soļa atklājas ainas, kuras tika slēptas padomju gados. Piemēram, šīs te auglības dievietes Demetras piemineklis, kurš tika atklāts burtiski pirms pāris gadiem. Padomju gados tas tika slēpts aiz ķieģeļu sienas, bet tas aplūkojams katram. Mums aiz muguras atrodas ēka, kurā padomju gados atradās un vēl joprojām atrodas Valsts drošības komiteja. Padomju gados to vadīja cilvēks, ko vietējie dēvēja par Lavrentiju II. Viņš bija ārkārtīgi liels Dinamo fans. Tepat netālu pāri ielai otrā pusē atrodas stadions. Un šis cilvēks lika sev uzbūvēt kabinetu tornītī, lai varētu vērot futbola spēli. Bet, lai vienlaicīgi arī sekot laikām, viņš pretējā pusē lika uzbūvēt tādu pašu tornīti, kurā tika iebūvēts milzīgs pulkstenis. Baltkrievi Otro pasaules karu nereti dēvē par pēdējo. Tāds tas bija chronoloģiski un vēl ar cerību, ka tas tiešām arī būs pēdējais karš. Otrā pasaules kara laikā tika nopostīti 70% Minskas pilsētas. Un neoficiāli tika pieņemts lēmums nevis pilsētu atrestaurēt, bet celt no jauna ar neoficiālo nosaukumu Saules pilsēta. Tas tika veikts tādā veidā, ka nami šeit nav pārāk augsti un cilvēks var justies brīvs. Jā, arhitektūra nedominē pār cilvēku, un tomēr vajadzības gadījumā visas šīs ēkas Neatkarības prospektā ātri var pārvērsties par nelieliem cietokšņiem. Neatkarības laukuma malā atrodas katoļu baznīca, kur atkal pilda baznīcas funkcijas, taču padomju gados šeit tika izvietots kinoteātris. Interesanti, ka joprojām baznīcas telpās atrodas kinozāle, taču tajā tagad tiek demonstrēts tikai reliģiski satura filmas. Šeit blakus redzams piemineklis, kurš tiek dēvēts par Nagasaki zvanu. Nav noslēpums, ka Baltkrievija smagi cieta Černobiļas atomelektrostacijas avārijā. Šis piemineklis simbolizē vienotību starp Baltkrievijas un Japānas tautām. Neatkarības laukumā atrodas vēl kāds īpašs, ļoti turistu iecienīts apskates objekts – piemineklis Vladimiram Iļičam Ļeņinam. Paši Baltkrievi gan saka, ka Ļeņins Baltkrieviju labākajā gadījumā ir redzējis pa vilcienu logu. Taču pieminekli ir attēlots, kā Ļeņins teica runu karavīriem, kas dodas uz rietumu fronti. Pasludinot Baltkrievijas neatkarību, tika izdots rīkojums, ka visiem pieminekļiem ir jāpaliek savās vietās. Padomju varas liecības uz Minskas ielām nav retums. Neatkarības laukumā atrodas arī Valsts pedagoģijas institūts. Tieši šeit pie institūta pavisam nesen uzstādīja pieminekli par godu pirmajai skolotājai. Šis piemineklis izraisīja plašas diskusijas pašu skolotāju vidū. Izrādās, pedagoģis protestēja pret piemineklī attēloto skolotājas svārku garumu. Viens no Baltkrievijas simboliem ir stārķi. Baltkrievija ir it kā paslēpta zem baltā stārķa spārna. Un paši Baltkrievi uzsver, ka stārķi tālāk uz austrumiem nelido. Paši Baltkrievi saka, ka Minskas vecpilsēta ar mūsu vecrīgu nevar mēroties. Taču nedaudzajās ieliņās bija jauka gaisotne, ko baudīja paši Minskas iedzīvotāji un viesi. Interesants nams ar pulksteņu torni. Tā ir pilsētas rātas ēka. Protams, ka mūsdienās tajā nebūtu neatrodas pilsētas vadība. Patiesībā ēka šeit no 2002. līdz 2003. gadam ir uzbūvēta pilnīgi no jauna, bet tieši tādā izskatā, kāda tā bijusi agrāk. Rātsnama ēka tika nojaukta 1851. gadā pēc Krievijas imperatora Nikolai I rīkojuma, jo viņa prāt šī ēka pārāk simbolizēja rietumu kultūras tradīcijas. Blakus Rātsnamam pie Zaļā teātra skvēra atrodas interesanta skulptūra, un tajā attēlota zirgu ekipāža ar ratiem gandrīz dabīgā izmērā, un tā saucas gubernatora Zaharija Korņējeva ekipāža. Nacionālā bibliotēka tika atklāta 2006. gadā. Stikla un metāla romveida celtne ir galvenais valsts informācijas un kultūras centrs,
kura pirmie 3 stāvi paredzēti apmeklētājiem, bet tā sauktais dimanta kodols, bibliotēkas kolekcija ar 8 miljoniem vienību, ieslēpts dziļāk un augstāk 19 bibliotēkas stāvos. Ārēji dimantam līdzīgā ēka ik vakaru tiek izgaismota ar vairāk kā 4,5 tūkstošu dažādu gaismas laukumu. Jāsaka, ka Minska ir ļoti sportiska pilsēta. Mēs novērojām, ka viņi ārkārtīgi cītīgi bija gatavojušies pagājušā gada pasaules hokeja čempionātam. Arī mūsu naktsmājas bija viesnīcā, kura tikusi celta par godu tieši šim notikumam. Viesnīca savu nosaukumu attaisno. Te ikdienu uzturas ne tikai turisti, bet arī sportisti no dažādām pasaules malām. No mūsu naktsmājām caur logu saredzams otrs Minskas lepnums, kas meklējams Minskas olimpiskā centra tuvumā – Minskas arēna. Šobrīd tā ir viena no Eiropas modernākajām arēnām. Minskas daudzfunkcionālais sporta un izklaides komplekss. Tajā ietilpst daudzfunkcionāla sporta arēna, atraslidošanas stadions un arī velotreku komplekss. Šeit mājvietu radusi slavenā hokeja komanda Minskas Dinamo, un tieši šeit 2014. gadā notika pasaules hokeja čempionāts. Pats pirmais iespējas par Minsku rodas tikko nokļūst dzelzceļa stacijā. Man vismaz tas bija grandios iespējas, jo paverās milzīga pilsēta ar milzīgiem namiem. Un sajūta ir burtiski tāda, ka pilsēta tevi aprīt. Tāpat laikā pēc tam Minska nelīdzinās Maskavai. Minska ir plaša, mierīga, klusa, grandioza pilsēta. Jā, un tā ir ļoti tīra pilsēta. Ir tīpaši vecpilsēta, kad tu nostājies un vēro to skatu, tad grūti saprast īsti, kurā Eiropas pilsētā tu atrodies. Un vēl kāds pārsteidzošs fakts. Es nekad vēl dzīvē nebiju bijis pilsētā tādā, kurā var pastaigājoties praktiski lasīt vēstures grāmatu. Jo blakus uzvaras laukumam, kur stāv Ļeņina piemineklis, ziedos, plivinās karoks ar sirpu un āmuru, pēc 5 soļiem jūs sagaidat neatkarības laukumus, kur plivinās nacionālais karoks ar ziediem, un vēsture tiek turēta godā visos tās posmos. Jā, un ļoti interesanti ir vērot tieši šo te nesenās vēstures posmu. Lai arī pilsēta atstāja tādas mega milzīgas un pamatīgas pilsētas iespaidu un šķiet, ka sīkumiem šai pilsētā neatrastos vieta. Uz gandrīz katra stūra, katrā parkā atrodas neskaitāmi pieminekļi. Katram piemineklim ir savs stāsts. Līdz ar to es visiem, kuri dodas uz Baltkrieviju un uz Minsku, es ieteiktu noteikti izmantot gida pakalpojumus, kurš par burtiski katru stūri pilsētā var izstāstīt kādu stāstu. Un šie stāsti ir dzīvi un tos visi atcerās. Būtībā, jā, Minskas centrs, tas ir kaut kas tāds kā skulptūra dārzs un var apskatīt ne tikai pieminekļus, bet arī dažādas skulptūras, kurām arī ir katrai savs stāsts. Pilsēta ir ļoti krāsaina. Pilsētā ir padomju gadu laika celtnes, senās celtnes un pavisam modernas celtnes. Un tās visas mijās viena ar otru, tu pat nesaproti, nav tāda atsevišķa rajona, kas, teiksim, būtu būvēta konkrētā gadā vai no jauna tapuši konkrētā gadā vesela rajona. Ir atsevišķas celtnes, un tas ir pārsteidzoši, ka tu nekad nevari zināt, kas tev sagaidēs nākamā pagrieziena. Jo vienu brīdi tu atrodies vecpilsētā, paēj 5 minūtes, un pēkšņi tev pavarās skats ar fantastiskām jaunām būvēm. Un milzīgs prieks bija redzēt atjaunotus teātrus, Nacionālo operu, muzejus. Nacionālo bibliotēku. Jā. Apmēram 150 km attālumā no Minskas atrodas vieta ar nosaukumu Soļigorska. Baltkrievijas ekonomikā liela nozīme ir kālija un akmens sāls ieguvēm. Un Baltkrievijā atrodas lielākie kālijas sāls baseini Eiropā. Jā, tieši šajā pilsētā, kas atrodas blakus Slučas upē, tiek
iegūti apmēram 16% no visiem kālija sāļiem pasaulē. Kālija sāls zemes dzīlēs sācis veidoties Devona periodā apmēram pirms 350–360 miljoniem gadu. Tad uz planētas notika vērienīgas tektoniskas zemes garozes kustības. Izveidojās līdzenums, kuru apludināja jūra. Vairāku miljonu gadu laikā jūra atkāpās un Devona ūdens tilpnes izžuva. No tām izglūsnējās salas atlikumi. Karbona periodā veidojās biezi dolomīta, smilšakmenes, mālas, smilts un arī kālija salas slāņi. 20. gadsimta sākumā pasaulē sāk eksperimentāli izmantot kālijas sāli. Un izrādījās, ka izmantojot kālijas sāli kā mēslojumu, kartupeļu ražas palielinājās 3-kārt, graudaugu ražas pat 4-kārt un vairāk. Visā pasaulē pieaugot intensīvajai lauksaimniecībai, pieauga arī pieprasījums pēc kālijas sāls. Līdz ar to kālija sāls ieguve paplašinājās. Interesanti, ka sāls raktuves šeit izveidotas 50. gados un pilsēta savu nosaukumu iegūst tikai pēc tam. Agrāk šo vietu dēvēja par Starobinu. 1959. gadā pilsēta mainīja savu nosaukumu no Starobinas uz Saļigorsku, tulkojumā Sāls kalni. Pilsētas uzplaukums ir tieši saistīts ar kālijas sāls raktuvēm. Šī ir kalnraču un ķīmiķu pilsēta. Saļigorskas sāls raktuves sākuši savu darbu 1958. gadā. Un, protams, kalnračiem bija nepieciešama vieta, kur dzīvot. Līdz ar to arī izveidojās pilsēta Saļigorska, kur joprojām augstā cieņā tiek turēti kalnrači, kam par godu arī šis piemineklis. Tieši šeit bāzējas firma Belarus Kaļī, kas ir viens no lielākajiem kālija minerālu mēslu ražotājiem pasaulē. Pirmsākumos kālija sāls ieguve bija roku darbs. Tagad roku darbu nomaina mašīnas. Darbs norit apmēram 300 līdz 400 metru dziļumā pazemē. Vecākie tuneļi ir pat 1 kilometru zem zemes. Zem Saļigorskas atrodas pazemes tuneļi, kuru kopējais garums ir ap 300 kilometriem. Blakus rūpnīcai atrodas arī sanatorija. Ārstēšana notiek gan sanatorijā virzemē, gan pazemes alās aptuveni 420 metru dziļumā. Jau senos laikos mūki uz salas alām veduši slimniekus, lai tie ieelpotu sāli saturošo gaisu. Medicīniski šo ārstēšanas metodi sauc par speloterapiju, un tā ir ārstēšana alās. Haloterapija ir ārstēšana ar salas mikroklimatu. Aizsākusies kā speleoterapija, kad pacients zināmu laiku pavadīja sāls raktuvi alās. Sāls terapija vēsturiski aizsākās kā plaušu slimību profilakses un ārstniecības metode. Tāpēc arī mūsdienās visplašāk to ieteica elpošanas ceļu slimību un astmas gadījumos. Katrai valstī ir savas bagātības, un Baltkrievijā tā noteikti ir sāls. Dienvidu pusē ir parastās sāls raktuves, bet mums bija izdevība redzēt, kā iegūst kālija sāli. Apmēram 150 km attālumā no Minskas pavērs fantastisks skats. Es biju pārsteigts. Protams, tu cilvēki saprot, ka tā ir rūpnieciska pilsēta. Tās pamatā ir sāls raktuves, bet tas plašums un tas vēriens, kāds pavērās Saļigorskā, tas ir pārsteidzoši. Latvijā tādu vietu nav. Jā, un izrādās šo te Saļigorskā iegūto kālija sāli izmanto visur pasaulē. Baltkrievi ir ārkārtīgi atapīga tauta. Tāpat kā Minskā mūs pārsteidza pareizticīgo baznīca, kas padomju gados tika izmantots kā kinoteātris, bet tagad ir atjaunot kā baznīca. Viņi joprojām saglabā vienu kinozāli, kurā rāda reliģiski satura filmas. Tāpat arī šeit šķietam nesavienojams lietas Baltkrievi ir spējuši savienot, jo kālija sāls raktuvēs pazemē atrodas arī sanatorija. Minska ir grandioza pilsēta, un, lai to kārtīgi apskatītu, ir nepieciešams nevis dienas, bet mēneši. Jā, tomēr nākamajā raidījumā mēs dosimies ārpus Minskas, lai redzētu vietas, kuras vietējie iedzīvotāji noteikti iesaka apmeklēt saviem viesiem. Tu atkal runā skaļi, bet es tevī neklausos. Māju ar galvu un atkal izliekos.
Man liekas, mums ar tevi kaut kas nav kārtībā. Ja kliedz uz mani tu, bet es pie sevis. Ratatata, ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata, ratatata. Ratatata, taratata,